Jēzus Kristus ir augstais priesteris, kas mums var just līdzi. Jēzus Kristus ir nomiris, augšām cēlies un devies pie Dieva Tēva un ir sēdies pie Dieva labās rokas uz troņa, lai iestātos par mums Dieva Tēva priekšā un lai darbotos uz zemes caur mums, cilvēkiem, kas viņam ticam, kā viņš bija teicis. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeju pie Tēva, un visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu. Jāņa evaņģēlijs 14. nodaļa no 12. līdz 14. pantam. Tas ir apsolījums, ko Jēzus mums dod. Viņš iestājas par mums Tēva priekšā. Jēzus Kristus nekaunas mūs. Viņš tic mūsos. Viņa mīlestība visam tic. Viņš tic, ka mēs pieņemsim viņa mīlestību. Viņš tic, ka mēs ļausim viņa mīlestībai kļūt pilnīgai mūsos. Viņš var mūs saprast, jo pats kļuva par cilvēku. Viņam bija vajadzīgs ēdiens un atpūta. Viņš izcieta mokas un ciešanas kā cilvēks, piedzīvojot visas sāpes. Vēstulē ebrejiem 2. nodaļā no 9. līdz 18. pantam un 3. nodaļā no 1. līdz 6. pantam par Jēzu Kristu ir rakstīts, bet mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ ar godu un slavu vainagotu, lai Dieva žēlstībā būtu baudījis nāvi par visiem. Jo tām Dievam, kura dēļ viss ir un caur ko viss ir, kas daudz bērnu vada uz godību, tam pienācās viņu, Jēzu, pestīšanas iesācēju, ciešanās padarīt pilnīgu. Jo kā tas, kas svētī, tā arī tie, kas tiek svētīti, visi ir no viena. Tāpēc viņš nekaunas tos saukt par brāļiem, sacīdams: es sludināšu tavu vārdu saviem brāļiem, draudzes vidū tev dziedāšu slavas dziesmas, un atkal es paļaušos uz viņu, un atkal, lūk, še es esmu un bērni, ko Dievs man devis. Bet tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Jo viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Abrahama dzimumu. Tāpēc viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus. Jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Tāpēc, svētie brāļi, debesu aicinājuma dalībnieki, ņemiet vērā, jeb ievērojiet, saprotiet, pamaniet, saredziet, skaidri saredziet, iedziļinoties ar prātu domām, apdomājiet, apsveriet, izpētiet, uztveriet, pārdomājiet,
Dieva sūtni un augsto priesteri Jēzu, ko mēs apliecinām, kas uzticīgs tam, kas viņu iecēlis, kā arī Mūzus visā viņa namā. Bet viņam ir piešķirta daudz lielāka godība nekā Mūzu, kā jau arī lielāks gods nekā namam ir tā cēlējam, jo katru namu kāds cēlējs uzceļ, bet kas visu ir uzcēlis, ir Dievs. Un Mūzus gan ir bijis uzticīgs visā viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, par ko vēlāk sludinās. Bet Kristus kā dēls pār viņa namu, viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam. Kristus vēlas mums palīdzēt, viņš jūt mums līdzi, bet mūsu uzdevums ir iepazīt viņu un nākt caur viņu pie Dieva. Vēstule Ebrejiem, 4. nodaļa, no 14. līdz 16. pantam. Tā kā mums ir liels, augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Kristus var mūs saprast. Viņš spēj just līdzi mūsu vājībām. Viņš var saprast un iežēloties par nezinātājiem un maldīgajiem. Vēstule Ebrejiem, 5. nodaļa, no 1. līdz 10. pantam. Jo katrs no cilvēku vidus ņemtais augstais priesteris cilvēku labā tiek iecelts kalpošanai Dievam, lai nestu dāvanas un upurus par grēkiem. Viņš var iežēloties par nezinātājiem un maldīgajiem, tāpēc kā arī viņš pats vājības apņemts. Un tās dēļ viņam pienākas kā tautas, tā arī sevis dēļ upurēt par grēkiem. Un neviens sev pats neņem šo godu, bet Dieva aicināts, tāpat kā Ārons. Tāpat arī Kristus nav pats sev piešķiris augstā priestera godu, bet tas, kas viņam ir teicis: mans dēls tu esi, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Kā arī citā vietā viņš saka: tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm, un dēls būdams, tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis, un pilnību sasniedzis. Viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa, par mūžīgās pestīšanas gādnieku, Dieva nosaukts par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Vēstule Ebrejiem, 7. nodaļa, 15. un 16. pants. Un lieta kļūst vēl skaidrāka, ja pēc Melhisedeka līdzības ceļas cits priesteris, kas tāds tapis ne pēc cilvēku pavēles un likuma, bet neiznīcīgās dzīvības spēkā. Kristus ir augstais priesteris, kam ir neiznīcīgās dzīvības spēks. Kristu mums ir neiznīcīgās un mūžīgās dzīvības spēks. Vēstule Ebrejiem, 7. nodaļa,
no 24. līdz 28. pantam. Bet viņam, Jēzum Kristum, tāpēc, ka viņš paliek mūžīgi, priestera amats ir neiznīcīgs. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu. Jo tāds augstais priesteris mums arī pienācās, svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirs no grēciniekiem un pacelts augstāk par debesīm, kam nevajag kā tiem augstajiem priesteriem ikdienas upurēt vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem, jo to viņš ir izdarījis reizi par visām reizēm, pats sevi upurēdams. Jo bauslība ieceļ par augstajiem priesteriem cilvēkus ar vājībām, bet zvērsta vārds, kas nāca pēc bauslības, dēlu mūžam pilnīgu. Vēstule ebrejiem 8. nodaļa, no 1. līdz 12. pantam. Bet galvenais pārunājamā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs, svētnīcas un īstās celts kalpotājs, ko uzcēlis tas kungs, ne cilvēks. Jo katrs augstais priesteris tiek iecelts dāvanu un upuru nešanai, kāpēc nepieciešami, ka arī viņam būtu ko upurēt. Ja viņš būtu virs zemes, viņš nebūtu priesteris, tāpēc, ka te ir tādi, kas nes dāvanas pēc bauslības, kas kalpo debesu svētnīcas atveidam un ēnai, kā arī Mozum bija norādīts, kad tas gribēja pabeigt telti, jo viņš saka, redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts. Bet nu viņam, Jēzum, ir piešķirta pārāka kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Jo ja pirmā būtu bijusi bez trūkuma, tad nemeklētu vietu otrai. Jo tos norādams, viņš saka, redzi, nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Ne pēc tās derības parauga, ko es esmu cēlis viņu tēviem tai dienā, kad es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. Šī ir tā derība, ko es celšu Izraēla namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus baušļus viņu prātā, un tos rakstīšu viņu sirdīs, un būšu viņiem par Dievu, un viņi man būs par tautu. Un viņi nemācīs katrs savu tuvāko un brālis brāli, sacīdami atzīsti to kungu, jo visi mani pazīs, no mazā līdz lielajam viņu starpā. Jo es būšu žēlīgs viņu netaisnībām, un viņu grēkus vairs nepieminēšu. Vēstule ebrejiem 9. nodaļa no 11. līdz 15. pantam. Bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokam taisīto. Tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un peļu asinīm, bet ar savām paša asinīm reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo, ja āžu un vēršu asinis
un jaunas govs pelni apslakot sagānītos šķīstī miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tādēļ viņš, Jēzus Kristus, ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicinātie saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. Vēstule ebrejiem 9. nodaļa no 24. līdz 28. pantam. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Nevis, lai sevi bieži upurētu, kā priesteris ik gadus ieiet svētnīcā ar svešām asinīm. Citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma. Bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku, sevi upurējot. Un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā arī Kristus vienreiz upurēts, daudzu cilvēku grēkus atņemt, neatkarīgi no grēka, tiks otrais redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Vēstule ebrejiem 10. nodaļa no 12. līdz 23. pantam. Bet viņš, Jēzus, vienu upuri par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas, joprojām gaidīdams, kamēr viņa ienaidnieki tiks likti viņa kāju pameslam. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Bet arī svētais gars mums liecina, pēc tam, kad ir teikts, šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka tas kungs, savus baušļus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā, un viņu grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu. Bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru par grēku. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam iet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi, pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Vai jūs ticat tam, ka Jēzus Kristus jūt jums līdzi un vienmēr ir gatavs jums palīdzēt? Ir svarīgs jūsu lēmums. Es pastāvīgi un droši iešu pie Dieva caur Jēzu Kristu, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Lūgšana, Dievs Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, es Tev pateicos par Jēzu Kristu, manu augsto priesteri, ko Tu esi sūtījis uz zemi, lai viņš kļūtu par cilvēku
un varētu man just līdzi, lai viņš nomirtu un augšām celtos, lai mani attaisnotu. Es tev pateicos par to, ka tu atbildi uz manām lūgšanām caur Jēzu Kristu. Pateicos par to, ka caur Jēzus Kristus nāvi esmu attīrīta, taisnota, izpirkta, svēta, darīta pilnīga uz mūžīgiem laikiem Jēzu Kristu. Pateicos par to, ka es droši, bez bailēm, varu pastāvīgi nākt pie tava troņa Jēzus Kristus vārdā, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Tu esi tik labs, mans kungs. Pateicos tev par jauno derību Kristu, par to, ka tu esi ielicis tavus likumus manās domās un esi rakstījis tos manā sirdī. Tu esi mans Dievs, bet es esmu daļa no tavas tautas, un manus grēkus tu vairs neatcerēsies. Es tev pateicos, Jēzu, par to, ka tu esi miris brīvprātīgi, lai atbrīvotu mani no grēkiem. Tu esi miris par mani, tu esi cietis par mani, un tu no manis nekaunies. Pateicos tev, Jēzu, ka tu man atklāji Dievu Tēvu. Tu ar savu nāvi esi atņēmis varu sātanam un atsvabinājis mani no verdzības. Jēzu, tu esi mans augstais priesteris Dieva priekšā. Tu vari man just līdzi un palīdzēt man. Es paļaujos uz tavu palīdzību un žēlastību. Tu esi mans pestītājs. Tu esi vienmēr dzīvs un vienmēr vari mani glābt. Tu esi vienmēr dzīvs, lai iestātos par mani Dieva priekšā. Pateicos tev par to, ka tevī man ir neiznīcīgās dzīvības spēks. Tu esi pilnīgs, mans kungs Jēzus Kristus. Āmen. Pastāvīgi pārbaudiet savu sirdi, vai jums ir ticība tam, ka Jēzus vienmēr ir gatavs jums palīdzēt, uzvarēt visus kārdinājumus un kopā ar jums iziet visu dzīves ceļu. Atrodiet vēl 10 iemeslus, par ko jūs varat tagad pateikties Dievam.